Pašlaik notiek traģēdija, laik saņemties un domāt. Katru dienu kāds aiziet, pazūd cerība, pazūd spēks no rokām. Nemanīgs dvēseles lido augšā, kurš vairs neredzam mēs. Klusum brīdis, laiks uz līstiem, kas zuduši bez vēsts. Mums ir maza valsts, bet kopā varam palīdzēt un glābt. Mūsu varoņi riskē, bet viņi to dara ar sirdi un prātu. Katru mirkli cilvēks skaits mainas kā rītošs laiks, bet vissāpīgāk ir uzzināt to kritušo skaitu. 21. novembris posms ģimenēm, bērniem un radiem, kas notiks pēc gadiem. Ja pārāk ātri tie paies, mūsu varoņi ir ar mums, bet katru stundu kāds mirst. Es ticu, ka būsim mēs visi, nevis tēlosim citus. Vienalga vai smagums vai sāpes, kaut arī zaudēts ir viss. Būsim viens par otru, lai cerība pēdējā mirs. Saule nespīd vairs, nu jau tums ir klāt. Nu ir pienācis laiks remdēt pagātnes sāpes. Tas ir sāpes vai arī kļūdas. Vajag atrast to, kas mums trūks. Neklieksim skaļāk par mūsu darbiem mēs. Un varoņi glābs un posti beigsies. Tagad debes raud, tas paņem vecs un jauns. Ar skatienu uz augšu, laiks pateikt visu, kas grauž. Katra dzīvība no svara, zudušo dvēseli par daudz. Kur lai meklē laimi, ja šodien tās vairs nav? Pēc mūsu valsts svētkiem visu sabojāja posts. Tagad rādīsim ar darbiem, ne vārdiem, es protu. Es izsaku līdzjūtību visiem, kas gaida mājās tuvos. Mums ir jāsadodas rokās, vieļu smagumu turot. Pilns acis ar asarām, turot roku pie sirds. Mums ir savu varoņi, kas atdos sev visu. Tie ir mūsu vīri, kuri nērtā zemē guļam. Tagad ir jāpalīdz un jādodas pretī jebkuram. Te mūs redz Dievs, bet ne jau cilvēks ar spējām. Tas, kurš palīdzēs, kad viss būs palaists vējā. Gribas apstāties ar steigu, kad pasauli karo. Ja kāds glābs mūs tagad, tie būs mūsu varoņi. Tas ir